pateikšu tādu vienu krasu atšķirību starp Somu un Zviedru, jo daudziem liekas, ka skandināvu hokejs ir kaut kur viņi spēlē vienu hokeju, bet tas ir divi atšķirīgākie hokeji, ko spēlē Somi un Zviedri. Nu, teiksim tā, ja ņem salīdzinājumā ar KHL, tā Zviedrija arī savu specifiku. Viņiem, es pat teiktu, Zviedrijā ir grūtāk spēlēt nekā KHL. KHL ir vairāk improvizācijas, vairāk tāds, nu, tu nezini, ko gaidīt. Zviedrijā diezgan pragmatisks, ja, balstīts uz taktiku un kārtīgi seko treneru norādītajiem zīmējumam. Ja. Tas hokejs ir ļoti sakārtots, ļoti pārdomāts. Viņi ir vieni no vadošajiem tādiem speciālistiem taktiskajā jomā. Protams, viņi ir tehniski un fiziski ļoti labi sagatavoti. Zviedru spēlētāji ir masīvāki kā, teiksim, Somi, piemēram, vai kaut vai latvieši. Ja. Viņi ir lieli augumā, tātad tur ir spēka spēle. Nu, neteiksim, ka spēka spēle ir vairāk nekā te pašā Somijā, bet tur ar ripu kādu apvest vai iziet vienatnē ir ļoti grūti. KHL ir vispateicīgāk tādā ziņā, ka te ir tāds radošāks hokejs, interesantāks. Te tev neviens negrūdīs mugurā, nu, nevis mugurā, vienkārši netaisīs spēku paņēmienu, ja tas nav nepieciešams. Zviedrijā spēku paņēmiens būs noteikti, vai nu tas ir nepieciešams vai nav, vienkārši tā vajag. Nu, tur ir tādas krasas atšķirības. Vēl pateikšu vienu lietu, organizatoriskajā ziņā, tur viss ir, es domāju, tuvāk daudz augstākā līmenī nekā KHL. Jo viņiem ir tas skandināviem, tas ir viņi skatās, kā ir NHL, un viņi cenšas to visu atkārtot, cik nu tas budžets atļauj. Ģērbtuvēs viņiem viss ir, varbūt ne tas jaunākais vai ne tas, nu, teiksim, smukākais, bet viss viņiem ir nepieciešams, kas ir profesionālam hokejistam vajadzīgs. Nu, Zviedri rādīja viss neinteresantāko hokeju pēdējo 10 gadus laikā, ko es redzēju tanī pasaules čempionātā, bet viņi to zeltu izcīnīja. Ja? Nu, tad var teikt, ar garlaicīgāko hokeju viņi to zeltu dabūja. Ja? Es domāju, daudzi būtu priecīgi ar garlaicīgu hokeju dabūt zeltu. Ja? Bet, nu, jā, es pilnīgi piekrītu. Un, es saku, spēlēt Zviedrijā ir grūtāk, bet nu, diena nav interesantāk kā, teiksim, KHL. Jo šeit ir daudz interesantāk un radošāk, un tu vari vairāk domāt un nu, kaut kā izpausties. Nebija viegli, tur psiholoģiski arī nav viegli, tur viss ir labi, viss viņiem tonis netiek nekad pacelts, viss ir savos rāmīšos, un pie tā pierast arī dažreiz ir grūti. Liekas, ka tev ir kāda 5 spēļu sērija zaudēt, un tad vajadzētu būt tur lidot miskastēm pa gaisu un pudelēm ģērbtuvē, bet tur nekas tāds īpaši nenotiek, ļoti reti. Tur viss ir mierīgi, apdomīgi, iet padzert kafiju un aprunājās. Nu, tā kaut kā. Mums vispār jāņem paraugs no Zviedriem, no Somiem, es uzskatu. Kā mazas, no Somiem ir sevišķi, kā mazas valsts ar labu hokeju un sakārtot to organizatorisko vidi tā, ka nu, apsteidz tikai NHL, jo viņiem ir vairāk līdzekļu, bet nekur, nekādā ziņā, nu viņi ir tur, kur viņi ir. Nu, teiksim, ar Brīnas komandā, ar Niklasu Bekstromu, ka viņš bija vēl jaunais, teiksim tā, spēlējām kopā un bija interesanti. Un tad vēl bija veterāns 43, 42 gadīgs Tomijs Hedīns, Niklas Bekstroms jaunais, Juhans Holmqvists vārdsargs, spilgta personība. Nu, man palicis atmiņā tas gads un diezgan veiksmīgs. Play-offos kaut gan pirmā raundā zaudējām, bet bijām tuvu tikt tālāk arī. Nu, arī ļoti spilgta personība Zviedrijas hokejā. Man bija treneris Leivs Borgs. Viņš ir pazīstams jebkuram zviedram, zināms. Tā ir tāda tā kā Ķihanovs Krievijā. Tad
ļoti tāda interesanta personība. Pateikšu tikai pēc tās sezonas, kad viņš beidza trenēt hokeja komandu, viņš paņēma futbola komandu trenēt. Tas arī tāds, tā noteikti ir. Bet tas nenozīmē, ka kāds Zviedru klubs nevar uzvarēt kādu KHL klubu. Tas tā arī nenozīmē. Vienkārši tā tie apstākļi ir. Tas nav tikai no hokeja, tas ir vispār no tā budžetiem un viss. Es domāju, ka jā, spēlētāji visi grib spēlēt tādā KHL, es domāju arī Zviedri, un nopelnīt naudu. Bet Zviedrijā ir principā ļoti viegli, ja tur ir ļoti pretimnākoši visi no vadības spēlētāji. Tur tā pirmais jautājums, kāds viņš ir pēc rakstura, vai viņš iederās kolektīvā. Tas viņiem ir standarts. Tur nav tā, neprasa, ja viņš labs hokejs, bet viņš nelabvēlīgs personība ģērbtuvē, ja, tad viņu nemaz īpaši viņš nav tur laipni gaidīts. Viņiem tieši minējot Beļavski un Semjonovu, viņi jau tur spēlēja ilgāku laiku, un viņiem tā sanāca, ka viņi arī tur bērni izauga laikam, un tā vide bija tik pazīstama un piedāvāja treneru darbu. Tā ir sanācis. Es nedomāju, ka tagad kāds dienu rautos, kurš nav spēlējis, un arī viņiem īsti. Viņiem ir sava tā vide, viņi īpaši tādus ārzemniekus ļoti nepiesaista. Viņiem tas hokejs ir, viņi jūtās karaļi hokejā, un viņiem ir savi kadri visās jomās. Tāpēc es domāju, Beļavskis un Semjonovs, viņi tur ir labi pazīstami, viņi tur ir novērtēti, un līdz ar to viņiem arī ir piedāvāts tas darbs. Un tāpēc. Bet tā no jauna mesties iekšā, tagad es domāju, tas nav viegli nemaz Zviedrijā.